Līdzekļu samazinājums augstākajai izglītībai Latvijā ir radījis priekšnoteikums privāto augstākās izglītības iestāžu lomas pieaugumam. Alberta koledža ir pirmā privātā koledža Latvijā, kas pati no saviem resursiem studentiem piedāvās budžeta studiju iespējas. No 2010. 2011. mācību gada Alberta koledža nodrošinās saviem studentiem 50 budžeta vietas 8 studiju programmās. Papildus tam 3 bezmaksas vietas tiks piešķirtas bāriņiem un studēt gribētājiem no daudzbērnu ģimenēm. Tāpat, lai veicinātu jauniešu izvēli par labu studiju uzsākšanai, neraugoties uz ekonomisko situāciju, Alberta koledža piedāvās arī 50% studiju maksas atlaidi visiem 2010. gada vidusskolu absolventiem. Alberta koledža šogad ievieš pilnībā jaunu atbalsta programmu, un mēs nolēmam no saviem līdzekļiem finansēt 50 budžeta vietas. Pie tam, kas ir ļoti svarīgi atšķirība no valsts iestādēm, tas budžeta vietas ir paredzētas ne tikai pilnalaika studentiem, bet arī nepilnalaika studentiem. Šeit mēs piešķiram naudu cilvēkam, tātad pēc principā naudos seko studentam, un tie aktīvākie, motivētākie studenti var pretendēt uz budžeta vietu un paši izvēlēties, kura specialitāti viņi grib studēt. Tāda veida mēs cenšamies atbalstīt tos cilvēkus, kas ļoti vēlas studēt, bet finansiālu apsvērumu dēļ nav spējīgi to darīt. Būtisks jaunums ir arī 50% atlaide no studiju gada maksas, kuru iestājoties Alberta koledžā saņems visi 2010. gada skolu absolventi. 12. klases absolventiem šovasar mēs piedāvājam arī 50% atlaidi no studiju gada maksas. Tāpat mēs arī esam noslēguši vairākas sadarbības līgumus ar dažādām firmām Latvijas, kā piemēram Statoil, Narvesen, kura darbiniekiem un darbinieku bērniem mēs piedāvājam studiju atlaidē 20%. Tāpat jau ilgstošu tradīciju mūsu koledžā ir ieņēmusi vieta piešķirt 3 budžeta vietas bāriņiem un daudzbērnu ģimenes locekļiem. Koledžā iespējams iegūt ne tikai pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, bet arī pirmo darba pieredzi, izejot praksi. Papildus jau esošajām programmām mārketings un tā inovācijas, sabiedriskās attiecības, personāla darba organizācija, mazo uzņēmumu ekonomika un organizācija un grāmatvedība un nodokļi, koledža sāks piedāvāt 3 jaunas studiju programmas. Programmu klases ir ļoti plašs. Līdz šim Alberta koledža vairāk orientējas uz uzņēmēju darbību un uz privāto sektoru, un mums bija viss, kas ir nepieciešams veiksmīga biznesam. Sākot ar šo gadu, mums parādījās jauns virziens, un mēs pievēršam īpašu uzmanību kultūras jautājumiem. Un līdz ar to mēs licencējam 2 jaunas programmas. Viena ir kultūras turisma vadība, un otra ir izklaides industrijas vadība un producēšana. Jo tagad arvien biežāk un biežāk mēs varam dzirdēt gan no valdības puses, gan no Rīgas domas puses, ka lielu uzmanību pievērsīsim turismam, piešķirsim finanses un rīkosim projektus. Un jāapzinās, ka pēc 2 gadiem būs nepieciešami speciālisti tajā jomā. Un līdz ar to mēs esam gatavi nodrošināt ar kvalificētiem speciālistiem darba vietas, kas izveidosies pēc 2 gadiem. Tieši turisma joma un kultūras turisma joma. Alberta koledža ir pierādījusi to, ka viņi atlasa pasniedzējus ļoti kvalitatīvi. Šie pasniedzēji māca no studenta dabūt ārā tās vērtības, kas viņā ir, pacelt viņa pašvērtējumu. Un līdz ar to es esmu gatava sākt atkal jaunas studijas šajā koledžā. Lai tiktu uz budžeta vietu, galvenais nebaidīties, uzdrošināties pretendēt un var atnākt pie mums ciemos, un mēs jau sīkāk un detalizētāk izstāstīsim, kam pievērst uzmanību, lai tieši jums būtu lielāka iespēja to vietu dabūt. Alberta koledža veiksmīgi darbojas kopš 2001. gada un savu nosaukumu ieguvusi par godu bīskapam Albertam. Sīkāku informāciju par studiju programmām un aktuālajiem piedāvājumiem iespējams iegūt mājaslapā www.albertadomasvītrakoledža.lv.